Liepājas teātra kolektīvs šodien sveic savus sezonas labākos. Aktrise Inesu Kučinsku, aktieri Kasparu Kārkliņu un horeogrāfi Ingu Krasovsku. Visus 3 kritiķu žūrija atzinusi par sezonas labākajiem. Inese Kučinska par lomu iestudējumā Ragan saņēma arī skatītāju simpātiju balvu. Kaspars Kārkliņš titulu gada jaunais mākslinieks saņēma par 3 lomām, viena no kurām ir Čaks izrādē spēlējis Pēlmani. Kaut kur pavasarī interneta vidē viena no kritiķiem palaida tādu frāzi, ka teātra smaguma centrs pārvietojas no Rīgas uz ārrīgu un neformālajiem teātriem. Un uzreiz cits kritiķis atbildēja šajā interneta vidē, nevajag jau pārvērtēt Liepājas ieguldījumu vai Liepājas sasniegumus, kas uzreiz turpat nebija pieminēts, ka tā ir, ka vispār vārds Liepāja, bet uzreiz ļoti jūtīgi, greizsirdīgi noreaģēja Rīgas centra patrioti. Bet tā ir tāda vide. Vienmēr būs kāds, kam liksies, ka viņš nav novērtēts līdz galam. Tas tā, tur var izstrādāt noteikumus vienalga cik, vienalga būs cilvēki, kuriem liksies, ka viņi nav novērtēti. Ja. Man, paldies Dievam, ir tā sajūta, ka pēc kā man uzrakstīja viena īziņa, redzinājis, kā grūts un mīlestības pilns darbs tomēr nes augļus. Ja. Man tiešām ir sajūta, ka ir pelnīts, jā, ka es esmu to pelnījusi un līdz ar to es tādā harmonijā ar to balvu jūtos. Man nav tā, ka vai man jau nepienākās. Nē, ir labi. Es jūtos labi. Jā. Bet ja par tādu balvas nozīmību iet runa, tad man liekas tieši tas skatītāju balsojums, tas bija tas, kas man tā izsita riktīgi beņķīt no kāja pakšas, jo es tiešām nebiju to gaidījusi, ja, jo mums jau liepājniekiem grūti pārspēlēt tos rīdziniekus, ja, cik Rīgā iedzīvotāji ir, un tomēr tas, ka gan izrāde, gan aktrise dabūjas Nordijā skatītāju balsojumu lielāko vairākumu, par to es esmu ļoti priecīga. Ļoti, jā. Tāda tā sarežģītākā laikam pagājušā sezonā bija Čaka loma spēlēs Pēlmanī. Tur, par cik man bija arī nepārtraukti bija jābūt uz skatuves, tas bija pavisam savādāk kā Ugunī Alders atradās uz skatuves. Viņš vienkārši tur bija, bet šeit Čakā bija pavisam savādāk tā esamība uz skatuves. Un līdz ar to tas bija man liels pārbaudījums, bet arī liels tāds ieguvums manā karjerā. Ingu Krasovsku Liepājas skatītāji noteikti ir novērtējuši, vērojot rūpīgi izstrādātās kustības un dejas iestudējumos Ragan un Šikās kāzas. Tas tā kā parāda konfektu un nedabūt konfektu, parāda konfektu un dabūt konfektu. Tieši tāda sajūta. Protams, ka laba. Tas ir tāds priecīgs mirklis, laba diena, kad visi saka labus vārdus, kad visi sveic. Tas ir tāds, man liekas, tā kā dzimšanas diena apmēram tāds, svētki.